Labvakar visiem, kas pievienojušies. Un prieks redzēt, ka mūs ir tik daudz šodien. Es negaidīti un ne visiem šķiet sanāks šodien mums pievienoties šeit tiešsaistē, bet liels prieks redzēt tos, kas ir veltījuši šo vakaru. Kas, kas plāno veltīt šo vakaru šai sarunai par nu, man gribās teikt par jaunu veidu, katrā gadījumā par tādu jaunu metodi, kura var, un es esmu diezgan pārliecināts, ka tā tiešām var, un tā ļauj vecākiem, nu, un citiem pieaugušiem, kas varbūt strādā ar bērniem, to starp mainīt bērnu uzvedību. Mainīt bērnu uzvedību tādā veidā, proti, ļaujot pašiem bērniem uzvesties tā, kā nu, viņiem nāk par labu. Un, protams, pats galvenais, kā nāk par labu attiecībām vecākiem ar bērniem un vecākiem savā starpā, bērniem ar skolotājiem un visiem pārējiem. Pirms mēs sākam tādas dažas pāris tehniskas lietas, mēs aptuveni stundiņu parunāsim, es varbūt kādus 40-50 minūtes pastāstīšu par šo metodi, kur kādu laiku, pie kuras jau es strādāju diezgan ilgi un kur šobrīd ir, kur es esmu gatavs nodot jūsu tādai lietošanai, vērtēšanai. Es palūkšu paturēt prātā, ka šī informācija, kur mēs šovakar redzēsim, tā ir paredzēta tādiem informatīviem nolūkiem, sauksim to tā. Lai arī mēs runāsim par nopietnu tēmu, par bērnu uzvedību, bet nekas šajā seminārā, šajā lekcijā nevar aizstāt ārsta vai citu speciālistu konsultāciju. Jums rodās kādas bažas vai jautājumi, tad noteikti vērsieties pie speciālista. Es pastāstīšu dažus piemērus no savas pieredzes darbā ar ģimenēm Latvijā, kā citām ģimenēm, citiem vecākiem klājas. Un es pastāstīšu arī dažus tādus praktiskus dzīves piemērus. Visas detaļas tajās būs mainītas, protams, lai nodrošinātu konfidencialitāti. Un arī es ļoti priecātos, ja arī jūs, ja jums rodas kādi jautājumi, droši tos varat uzdot. Jūs redzat, ir tāda Q un A poga, jautājumi un atbildes. Tur droši var rakstīt jautājumus, ja jums tādi rodas, un kad tie rodas, es mēģināšu šīs lekcijas nodarbības beigās uz tiem atbildēt. Jūs varat izmantot arī čātu. Atšķirība ir tāda, ka, ja jūs rakstat kaut ko jautājumos, tad to neredz citi dalībnieki šīs nodarbības. Savukārt čats ir pieejams visiem. Es arī lūkšu, ja jūs uzdodat jautājumu, tad vienkārši uzrakstiet tikai tik daudz, cik ir nepieciešams. Nenorādiet informāciju, kas varētu identificēt jūs vai bērnu. Nu, piemēram, noteikti norādiet vecumu, puiku vai meiteni, bet nerakstiet, teiksim, skolu vai kaut kādu tādu pārāk personisku informāciju, kas nav nepieciešama. Visādi citādi, ja mēs par šo esam vienojušies, tad parunāsim vairāk. Es no sākuma īsumā labprāt pastāstīt nedaudz par sevi, ar to domu, kāpēc man šķiet, ka jums būtu vērts veltīt šo te laiku šodien. Un kāpēc programma, kur es esmu izstrādājis, kādēļ tā varētu būt jums noderīga. Es šobrīd jau vairāk nekā 10 gadus strādāju ar bērniem un pusauģiem dažādos formātos un veidos, pārsvarā kā psihoterapeits. Esmu arī certificēts Eiropas psihoterapeitu asociācijā. Un pārsvarā man specializācija ir tieši bērni un pusauģi. Tā varbūt nav tik plaši izplatīta lieta starp maniem kolēģiem. Bet es esmu to izvēlējies par tādu savu darba specifiku un strādāju pārsvarā ar skolas vecumu cilvēkiem un viņu ģimenēm, lai arī šobrīd parādās aizvien vairāk jauniešu, tādas 18, 25 gadi, kuru grūtības arī kaut kādā mērā līdzinās pusaudzības grūtībām, un tad arī viņi bieži nonāk terapijā. Es pasniedzu arī psiholoģiju.
pasniedz psiholoģiju Latvijas Universitātē laiku pa laikam un arī starptautiskā bakalaurāta programmā. Esmu daudz veidojis arī dažādas programmas, arī iepriekš un metodas izstrādājis. Kādam no jums zināms pusauģu resursu centrs. Šobrīd viņš darbojas visā Latvijā. Tā bija viena no tādām iniciatīvām, ko es izveidoju pirms jau diezgan ne tik daudziem, bet daudziem gadiem. Šobrīd es vādu citu centru, pusauģu jauniešu psihoterapijas centru, kur mēs nodrošinām psihoterapiju tieši jau privāti. Man šajā laikā sanāca strādāt ar simtiem ģimeņu visā Latvijā un ārpus Latvijas. Līdz ar to ir uzkrāta tāda, es teiktu, diezgan nozīmīga pieredze. Pie tam ar ģimenēm no ļoti, ļoti dažādiem. Bijusi tā veiksme strādāt ar ļoti dažādām ģimenēm. Veidojot pusauģu resursiem, mēs strādājam daudz ar ģimenēm, kuras varētu saukt par sociālā riska ģimenēm. Strādājam ar bērniem, kas aug ārpus ģimenēm. Privātajā praksē, protams, daudz strādāju ar bērniem no labi nodrošinātām ģimenēm, no centra ģimnāzijām. Un šobrīd es daudz arī strādāju starptautiskajās skolās. Tās ir skolas, kas ir pa visu pasauli, un tur mācās bērni no visām pasaules valstīm, kur vecāki kaut kādiem iemesliem dēļ ceļo apkārt. Tad es nodarbojos tieši ar uzvedības programmām. Līdz ar to man arī starptautiska pieredze kaut kāda uzkrājusies, un šī uzvedība man visvairāk interesē. Jo tas, ko diezgan ātri saprot bērnu psihoterapeits savā praksē, ir tas, ka šķiet, ka 60–80% no visām sūdzībām vai grūtībām, ar kurām bērni un vecāki parasti pārsvarā nonāk, tās ir saistītas ar bērnu uzvedību. Un turklāt tā ir arī mana pārliecība, ka lielākajai daļai bērnu un ģimeņu tāda nopietna psihoterapeitiska palīdzība vai kur no psihiatriska ārstēšana tā nekad nav vajadzīga. Viņiem noteikti pietiktu ar dažām uzvedības lietām, uzvedības intervencijām, lietām, kuras mēs zinām, strādā uzvedībā, un tas varētu aiztaupīt diezgan daudz laika, diezgan daudz naudas, protams, jo šīs lietas ir diezgan dārgas, un atrisināt ļoti lielu daļu problēmu. Es tiešām ticu, ka mainot uzvedību, bērnu mēs varam atrisināt absolūto vairumu viņu grūtību. Vēl viena pavisam īsta piezīme. Šī programma, tās lietas, par ko mēs runāsim, protams, tās ir tādas universālas, un tās ir paredzētas, tām vajadzētu strādāt uz vairumu bērnu. Protams, ja jums ģimenē ir bērniņš, kuram ir kādas īpašas vajadzības vai, teiksim, kādas grūtības lielākas, tad viņam tāpat jau šie uzvedības pamatprincipi ir diezgan līdzīgi. Bet tad vienkārši paturiet prātā, ka tur vajadzēs nedaudz vairāk pielāgot to viņam. Labi, tad ejot spriež par to, kā es piedāvātu šo vakaru sadalīt, es gribētu sākt ar tādu vienu jautājumu, kas ļoti bieži parādās terapeitu kabinetā un vecāku prātos, un kad mēs par to runājam. Līdzīgi kā droši vien arī jūs, šī noteikti nav pirmā reize, kad jūs interesējaties par bērnu uzvedību. Šī noteikti nebūs pirmā metode, par kuru jūs esat dzirdējuši vai kuru jūs mēģināsiet izmantot. Un ļoti iespējams, ka jūs esat saskārušies ar tādu lietu, ka jūs vienkārši saprotat, ka kaut kādas metodas vienkārši nestrādā. Tie padomi, labi domātie padomi, kurus speciālisti, nespeciālisti, kuri kaut kur apkārt ir dzirdami, ka viņi vienkārši nedod tos rezultātus, kurus gribētu. Sāksim ar to. Man ir viena ideja, kāpēc tas tā ir. Pēc tam īsi parunāsim par to, kas es šo programmu veidojot, šo metodi, es lielā mērā, protams, ka mēģināju balstīties tajā, kas mums ir zināms par pētniecībā un zinātnē par bērnu uzvedību. Tā īsi parunāsim par šo sadaļu. Un pēc tam iziesim cauri šai metodei. Es šobrīd šo metodi esmu sadalījis 4 nedēļās, un tā ideja ir, ka bērnu uzvedību ir iespējams mainīt 4 nedēļu laikā.
jeb 30 dienās. Un iemesli tam ir divi. Viens, nu, droši vien jūs arī atceraties, pirms kāda laika bija ļoti populārs. Viss šīs bija pat tāda grāmata, jauni ieradumi 28 dienās šķiet. Un tad kā pastāvēja tāds viedoklis, ka 27 vai 28 dienas ir tas laiks, kurās var nostiprināt kādu jaunu ieраdumu. Nu, protams, tas tā ļoti individuāli, un tas droši vien akmenī nav gluži iecirsts, bet 30 dienas plus mīnus ir tas laiks, kurā mēs kaut kādu pārmaiņu varam tiešām viens iegūt, bet otrs arī nostiprināt. Un es jums pastāstīšu, kā šī metode darbojās cauri 4 nedēļām, jo, protams, katrai nedēļai ir kaut kāds savs uzdevums. Un noslēgumā tad mēs paskatīsimies, kādi jautājumi mums ir, un mēģināsim uz tiem atbildēt. Un es atgādināšu, ka jūs droši varat rakstīt jautājumus tajā jautājumu un atbilžu kastītē, kas ir Q un A. Tie tad tur man būs redzami. Citādi es piedāvātu sākt ar tādu ainu, kas iespējams dažiem vai kādam no jums būs pazīstama. Mēs varam iztēloties, teiksim, ka ir vēls vakars. Vakars ne vēls, bet panorāmas laiks plus mīnus. Tas ir tas laiks, kad parasti rodās lielākie strīdi. Vispār ģimenēm arī tas izriet no novērojumiem. Ģimenēm tie grūtākie brīži ir 2 - agrie rīti un vēlie vakari. Un tie saistīti ar vairākiem iemesliem. Viens, protams, ir to, ka bērns šajos laikos viņš ir tikko piecēlies un niķīgs, un viņam ir jādara kaut kas, ko viņš negrib, proti jāiet uz skolu. Vai tas ir vēls vakars, kad bērns ir noguris un niķīgs, tad arī viņam ir jādara kaut kas, ko viņš negrib, vai jāliek nost dators vai telefons, vai jāpild mājas darbi. Šie brīži tad draud parasti bieži rada lielākās problēmas vecākiem. Tad iztēlosimies, ka ir šī tāda tipiska situācija. Bērns ir pie telefona. Mēs viņam sakam, noliec telefonu, viņš izliekās vai nedzird, vai kaut ko atrūc atpakaļ, vai saka, tūlīt nolikšu un neko neliek. Jūs, protams, mēģināt būt mierīgi, pateikt mierīgā balsī, pēc tam jau tas arī jūs nedaudz uzvelk, jūs mēģināt arī būt stingri. Un kādā brīdī jūs jūtat, ka bērns turpina to telefonu, sēdēt pie telefona vai pie datora, bet jūsos jau iekšā sāk varīties ļoti daudz emociju. Un jums ir tā priekšsajūta, ka tūlīt pāraugs šī situācija kaut kādā strīdā, vai dusmās, vai uzkliedzienā. Ir tā sajūta, ka bērns reizēm zina, kur uzspiest un kādas lietas darīt, lai jūs zaudētu pacietību. Un bieži tā ir lieta, kuru vecāki saka konsultācijās. Terapijas konsultācijās, protams, man ir tāda sajūta, ka bērns zina, ka viņš kā speciāli dara kaut kādas lietas, kas man izved no pacietības. Es kā zinu visas pareizās lietas, kuras jādara, bet viņš mani izved no tāda mierīgā stāvokļa. Ja jums tāda pieredze ir, tad tā ir ļoti izplatīta. Un šeit es esmu izdalījis tādas 5 biežākos uzvedības modeļus, kas gan no konsultācijām, gan no literatūras, kuras vecākiem parasti rada lielākās grūtības, vai kuras signalizē par to, ka ar bērnu uzvedību bērnu uzvedību neveicās vadīt tik labi, kā gribētos. Protams, tāda viena no tām, ka ir sajūta, ka bērns spiež uz tām pogām, kuras liek mums izvest no pacietības. Tā ir taisnība. Bērni, protams, ka viņi ārkārtīgi labi jūt savus vecākus un pieaugušos, to, ko mēs saucam tādā psiholoģijas valodā par piesaistes personām. Un bērni mūs jūt gan apzināti, gan pārsvarā arī neapzināti. Un ir iemesli, kāpēc viņi var šādā veidā ar mums, varbūt tas vārds pārāk skaļš, bet tā ir realitāte. Bērni bieži manipulē ar pieaugušiem, tāpēc, lai dabūtu kaut kādas lietas vai kaut kādas situācijas, kas viņiem ir izdevīgas.
Tajā nav nekas slikts, tas nav ne slikti, ne labi. Tas vienkārši ir tas, kā tas dzīvē ir, un ar to ir jārēķinās. Reizēm, un arī šobrīd plaši izplatīta lieta, ir vecāki saka, ka ir sajūta, ka it kā bērns vada kuģi. Ka vecāks it kā jūt, ka viņam pazūd šī vecāka loma vai vecāka autoritāte. Un ir sajūta, ka bērns it kā sāk komandēt parādu. Protams, tas ir pilnīgi normāli, ja bērnam reizēm ļauj kaut ko izvēlēties vai tādas lietas, bet nereti vecāki saka, ka principā mēs darām to, ko viņš vai viņa grib, vienkārši lai izvairītos no kaut kādas histērijas vai lai izvairītos no skandāla. Un tas reizēm arī sāk novest pie tādām nelāgām attiecībām, kurās bērns it kā nerespektē vairs pieaugušo. It sevišķi, kad viņam tuvojās agrie tīņi gadi. 12, 14 gadu vecums ir tas, kurā bieži nācies strādāt. It sevišķi vecāki, kas, piemēram, audzina bērnu vieni, ar šie saskarās ļoti bieži. Bērns ir kā sāk izturēties ar necieņu pret vecāku. Protams, tas arī nav pieļaujami. Mēs reizēm redzam histērijas, proti, bērns veids tādas aktīvas, viņam notiek tāda aktīva dusmu izvirdumi, vai arī agresija. Tās var būt durvju ciršanas, reizēm tās var būt vienkārši kliekšanas, bļaušanas. Un tad ir tāda sajūta, ka visa māja vai visa ģimene no tā cieš. Un cieši, protams, arī citi brāļi vai māsas reizēm no tā. Un tad dažreiz vecāki dod to, ko bērns grib, lai vienkārši izvairītos no šīs histērijas. Protams, tā problēma būs ir tajā, ka, ja bērns saprot, ka viņš šādā veidā tiek pie tām lietām, kas viņam ir nepieciešams, viņš šo histēriju izmantos aizvien vairāk un aizvien dažādāk lietu iegūšanai. Tad, protams, tāda lieta, kas laikam būs daudziem pazīstama, ir šī sajūta, ka labās lietas ir jānopērk. Ka bērnam ir nemitīgi jāmaksā par kaut kādiem bonusiem, vai par mājas darbu pildīšanu, vai par atzīmēm, vai tādiem mājas darbiņiem, ka viņa sadarbību mēs principā varam dabūt ar balvām. Pārsvarā. Ja viņam apsola tur telefonu jaunu, tad var cerēt, ka viņš kaut ko skolā sāks darīt citādi bez tā nekā. Bet, protams, ka šīs likmes vienmēr aug, un tas ir viens no sarežģījumiem. Un tad tas pēdējais un varbūt kaitinošākais tajā visā ir, ka mēs it kā darām, mēs ieviešam to, ko padomu saka, kaut kādus sodus, kaut kādas balvas, ieviešam kaut kādas rutīnas, bet sākās nākamā diena, un atkal viss sākās no jauna. Respektīvi, nekas nemainās, un bērnu uzvedība atgriežas vecajās sliedēs. Kopumā šīs ir 5 tādas lielākās vai visbiežāk izplatītākās problēmu grupas, ar kurām vecāki saskarās un ar kurām vecāki reizēm vēršas pie speciālista. Un veidojot šo programmu, es to veidoju balstoties uz šīm 5 lietām. Protams, ar niansēm, un kādam bērns varbūt darīs 3 vai 4 no šīm lietām, kādam 1, bet pārsvarā tur, kur ir kaut kādas uzvedības problēmas, tur vecāki runā par vismaz vienu no šīm grūtībām. Tad, lai tās adresētu, es arī mēģināju šo programmu tajā izveidot. Mēs sākām ar to, kāpēc nestrādā īsti, reizēm nestrādā citas metodas. Un kāpēc arī šī metode, protams, var nestrādāt. Man gribas tomēr uzsvērt, ka, manuprāt, kad mēs runājam par uzvedības problēmām, problēma nav bērnā. Tādā ziņā, ka, protams, tagad mūsdienās mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur mēs ļoti ātri un ļoti plaši mēģinām diagnosticēt visas iespējamās nepatīkamās uzvedības, nevēlamās vai sajūtas vai emocijas. Un mēs runājam aizvien biežāk par dažādiem uzvedības traucējumiem. Un kaut ko it kā bērnā kaut kas būtu traucēts, bet, manuprāt, pārsvarā gadījumā tā nav gluži bērna problēma. Bērns reaģē dabiski uz to, kāds viņš ir un kāda ir apkārt viņam vide. Viņš dara kaut ko parasti diezgan loģisku no viņa viedokļa. Un problēma arī nav parasti vecākos, tāpēc ka absolūtais vairums vecāku, ar kuriem
Es strādāju, un es pilnībā esmu pārliecināts, ka pilnīgi visi vecāki, kas šodien mums ir pievienojušies šeit, tie visi ir cilvēki, kas mēģina darīt labāko, kuri vēl saviem bērniem labu. Mm. Kas rūpējās par saviem bērniem, kāds var parūpēties vairāk, kāds nedaudz mazāk, kāds var nodrošināt tur privātu skolu Šveicē, kāds var nodrošināt vienkārši jaukas ģimenes vakariņas reizi nedēļā. Tas nav tik svarīgi. Tas svarīgākais kodols ir, ka tie ir vecāki, kas vēl saviem bērniem labu un kas mēģina kaut ko uzzināt vairāk un mēģina saprast, kā labāk sadarboties ar bērniem. Problēma ir tajā, ka tās metodes un idejas par to, kā šo bērnu uzvedību varētu veicināt, viņas ļoti bieži nav savienojams ar reālo dzīvi. Proti, tās vai nu prasa pārāk daudz, un ir tādas, reizēm mēs noklausāmies kādu šo te vai izlasām kādu padomu grāmatu, un ir tāda sajūta, ka tas prasītu, principā, pilnu laika slodzi, pilnu laika darbu. Tur vajadzētu 24/7 pavadīt ar bērnu kopā, lai varētu visu šīs lietas īstenot dzīvē. Vai arī tās koncentrējas uz lietām, kuras patiesībā nav tik svarīgas. Mēs tūlīt parunāsim par to. Respektīvi, tiek mēģināts ar lieliem resursiem panākt kaut kādas lietas, kuras patiesībā uzvedību ietekmē maz vai nemaz. Un šī ideja tad arī ir mans tās metodas pamatā. Tā ideja par to, ka problēma nav par bērnu un problēma nav par vecākiem, bet ir nepieciešams atrast kaut kādu tādu reālu veidu, ko var pielietot reālie vecāki, kuriem dzīve paiet tomēr darbā, kuriem ir savas attiecības, kuriem ir dažādas savas intereses. Protams, arī darbā ar reāliem bērniem, kuri ir nepaklausīgi, jauki un visādi citādi, bet tāda metode, kur būtu realistiski īstenojama dzīvē mūsdienu vecākam. Ankurs, mēs tad parunāsim, kāpēc tas nosaukums ankurs, bet ideja ir, ka ankurs neaptur vētru. Tādā ziņā, ka šī metode nesola apturēt bērnu problēmas vai bērnu uzvedību. Un es patiesībā tiešām domāju, ka liela daļa no problēmām vai bērnu uzvedībām nebūs iespējams atrisināt tādā veidā, ka tās kaut kā apklusināt. Bet tas, ko ankurs var darīt, tas var noturēt kuģi. Ja bērnu, kamēr vētra pāriet, respektīvi, tas var noturēt kaut kādu stabilitāti. Tas, manuprāt, ir svarīgākais pieaugušā uzdevums, kad mēs runājam par bērniem, par bērnu uzvedību. Es nedaudz īsi izdarīšu atkāpi par to, kāpēc vēl man šķiet liela daļa dažādu padomu vai metožu var nestrādāt. Protams, kā visas lietas mūsu priekšstati par bērnu audzināšanu, tie mainās līdz ar laikiem. Ja jūs esat dzīvojuši pasaulē 20, 30 vai jau 40 gadus, tad jūs noteikti esat piedzīvojuši to, ka mainās kaut kādi priekšstati par to, kā ir jāaudzina bērni, kas viņiem nāk par labu, kas nenāk par labu. Viens tāds piemērs ir, varbūt jūs atceraties, kādreiz šķiet, tas bija padomju laikā arī Latvijā. Bija populārs tāds spoks. Viņš bija ļoti populārs Lielbritānijā. Viņš stingri ieteica to, ka bērnam ir jānosien rokas un kājas, kad viņš ir maziņš, respektīvi zīdainītim. Tā bija metode, kur visi darīja. Pēc 10 gadiem, 20 gadiem pieņēma pilnīgi pretējo to, ka bērnu rokām un kājām ir jābūt brīvām, lai viņš var kustēties un izpaust sevi. Tas ir tikai viens tāds piemērs. Starp citu, šodien iznāca ziņa, ka Singapūra atgriežas pie bērnu sodīšanas skolā, pie pēršanas. Arī tas mums izklausās kaut kas jau vairs tāds arhaisks, anahronisks, bet te mēs arī redzam, kā atšķirās priekšstati. Kaut kādā brīdī mēs saprotam, ka tas ir pilnībā nepieļaujami. Tā, protams, ir. Mēs arī tādu noteikti bērnus fiziski sodīt nevajadzētu. No otras puses mainās kaut kādas tendences, priekšstati vai kultūras, un atgriežas pie kaut kādām citām izpratnēm par to, kā bērnus labāk audzināt. Bet vairāk vai mazāk tās izpratnes veidojās starp divām lietām, starp bērnu vajadzībām un disciplīnu. Vai to varētu izteikt starp maigumu
un stingrību. Vai es reizēm izmantoju tādu teicienu, maigais konservatīvisms, ka kaut kas ir it kā par bērnam ir vajadzīgas abas šīs lietas. Viņam ir nepieciešams, lai apkārtējā vide, vecāki, pieaugušie ir maigi pret viņu un jutīgi, saprot viņa emocijas. Un viņam ir vajadzīgs, lai šie pieaugušie un apkārtējā vide ir arī stingri pret viņu un uzliek viņam rāmjus un robežas un dod skaidrus uzdevumus un reizēm arī soda. Tad par to, ja viņš nu, teiksim, neizdara tās lietas, kas no viņa tiek gaidītas. Un tad vairāk vai mazāk tas, ko mēs mēģinām izdarīt. Nu, šķiet, arī jūs arī uzreiz dzirdat, tas tā sasaucās it kā tēta un mamma simboliskās lomas. Tēts it kā būtu tas, kurš dod šīs robežas un stingrību, un mamma tā, kas dod šo te maigumu un beznosacījumu mīlestību, uzreiz ar atrunu, ka tas nav, tas noteikti nav tā, ka tikai mamma var dot siltumu un tikai tēvs var dot robežas. Tas nav tik atkarīgs no dzimuma, bet no tā, lai bērnam ir pieejamas šīs abas lietas. Nu, tad atkarībā no bērna, protams, kādam vajadzēs vairāk šo siltumu un maigumu, un kādam vajadzēs vairāk disciplīnu un stingrību. Nu, tad mēs mēģinām kaut kā variēt. Un, protams, arī laikmeti mainās. Un mēs no laikmeta, kurā bērna audzināšana principā bija atkarīga no disciplīnas. Un, es mācījos skolā 90. gados, un es labi atceros šo Latvijas skolu sistēmu, kur vispār nebija nekādas idejas par bērnu vajadzībām, bet visi balstījās tikai tādā, es pieņemu, tad padomju skola, tikai tādā dzelžainā disciplīnā un noteikumos un sodos, ja tie netika ievēroti. Un te laiki mainījušies, un mēs esam it kā otrā svaru galā, kurā principā mēs runājam ļoti daudz par bērnu vajadzībām. Un šo, ka ir it kā jāapmierina bērnu vajadzības nemitīgi, un ir ideja, ka ja vien mēs apmierināsim bērnu vajadzības, ja vien bērnu vajadzības būs apmierināts visu laiku, tad viņš uzvedīsies labi. Tad viņš mācīsies, tad viņš gribēs mācīties, tad viņš būs motivēts un visādi citādi. Es domāju, ka abi šīs te abi šīs polaritātes ir aplams, ka nestrādā ne sistēma, kurā ir tikai disciplīna, kurā ir tikai bargums, un nestrādā sistēma, kurā mēs runājam tikai par bērnu vajadzībām un nedomājam par to, kā viņu disciplinēt. Kā vienmēr, tā trivialitāte skan, bet tā patiesība un veiksme ir kaut kur pa vidu. Un šajā metodē es mēģināju to, protams, balansēt, bet ar domu, ka pārsvarā tomēr bērnu vajadzības ir apmierināts. Bērnu vajadzības pēc tie bērni, par kuriem mēs šeit runājam. Un jūs ģimenē, jūs esat gadīgi vecāki, jūs principā esat apmierinājuši visas bērnu vajadzības, kurš šādā veidā var apmierināt. Vajadzības pēc drošības, pēc ēšanas, pēc siltuma, pēc vecāku uzmanības. Principā viņa vajadzības ir apmierinātas. Un te lielāku uzsvaru mēs liekam uz šo disciplīnas daļu, proti uz to, kā tajā svaru vienādojumā likt iekšā to, kas bērnam palīdz sevi regulēt un kas viņam palīdz uzvesties. Es gribētu arī šeit ieviest tādu vienu terminu, kas man šķiet ir vispār atslēgas moments, atslēgas moments bērnu audzināšanas vai bērnu uzvedības korekcijā vai bērnu uzvedības vadībā, vai kā mēs to sauksim. Un tas termins ir līdzregulācija. Tāds ļoti interesants termins, kas izriet no tā, ka no atklāsmes, ka bērns nedarbojās viens pats, respektīvi ne bērnu vajadzības, ne viņa uzvedība, nav tikai paša bērna. Izrādās, ka viņš ir ļoti, ļoti cieši saistīts ar vecāku, un mēs it kā tā saprotam, ka mēs ikdienā runājam, bērns cieši saistīts ar pieaugušiem vecākiem, bet tā pat nav metafora, tā ir reāla, bioloģiska realitāte. Proti, bērnu nervu sistēma ir savienota ar vecāku nervu sistēmu. Mēs zinātnē ne līdz galam vēl izprotam, kā tieši šis darbojas. Bet, piemēram, mēs zinām, ka tad, kad bērniņš ir mammas miesās, tie ir tādi ļoti interesanti pētījumi, Izraēlas universitātē tie tika veikti, bērna smadzenēs iedarbojās tie paši centri,
tās pašas neironu saites, kuras tajā brīdī mammas smadzenēs. Restīvi bērniņš jau no maza stāvokļa no agras bērnības ir savienots cieši ar pieaugušiem. Tam, protams, ir iemesls, tāpēc, ka citādāk viņš nevarētu izdzīvot. Bet, ja mēs to saprotam, tas pārvērš milzīgi to, kā mēs vispār domājam par bērnu uzvedību un ko mēs varam darīt. Restīvi bērns caur savu nervu sistēmu viņš neapzināti sinhronizē arī savu emocionālo stāvokli. Restīvi bērns kaut kādā mērā jūtās tā, kā jūtās vecāks. Un otrādi, vecāks jūtās tā, kā jūtās bērns. Un droši vien mammai šis izklausās ļoti pašsaprotami. Bet šo mēs varam attiecināt arī uz uzvedību. Un proti, ja mēs pieņemam, ka vecāks ir kaut kādā stāvoklī, kas ir ļoti trauksmains, pārmākts vai satraukts, vai vēl kaut kas, teiksim, tas būtu 8 no 10, tad bērns pietuvojās šim ciparam. Parasti tas, kā bērni dara, viņi nedaudz viņi iet vēl tālāk. Respektīvi, ja jūs esat uz 8, tad bērns ies uz 9. Un otrādi, kad vecāks iet uz leju savā skalā, kad vecāks kļūst mierīgāks, arī bērns kļūst mierīgāks un iet uz leju. Šis izklausās tā varbūt nedaudz teorētiski, bet šis ir visa pamatā. Tāpēc, ka no visām lietām, kuras mēs varam ietekmēt bērnu uzvedībā, tieši šī ir tā viena, kurai ir vislielākā nozīme, kur mēs varam ietekmēt visvairāk, saprotot to, ka bērni regulējās caur tīri bioloģiskā veidā, regulējās caur pieaugušo. Šis izskatās sarežģīti, bet es pastāstīšu pavisam vienkārši lieta. Šī ir man mīļākā formula. To ir izgudrojis tāds filozofs, viņš arī bija filozofs, bet psihologs Kurts Levins. Un proti, tas apzīmē to, kā veidojās bērnu uzvedība, vai kuru uzvedība. Un B ir uzvedība, un tad F ir funkcija, un tas, kas ir iekavās, ir divas lietas, kas šo uzvedību nosaka. P, proti, ir personība, un tajā ir gan bērnu temperaments, gan viņam nervu sistēma, viņa priekšvēsture. Un šī ir lieta, kur mēs patiesībā nevaram mainīt. Teiksim, mēs mūsdienās jau saprotam, ka bērns jau piedzimst ar savu temperamentu. Kāds piedzimst tramīgāks, kāds piedzimst lēnīgāks, kāds paklausīgāks, kāds opozicionārāks un tam līdzīgi. Šī ir lieta, kur mēs lielā mērā nevaram īsti mainīt. Mēs, protams, to varam kaut kādās sliedēs likt, bet bērnu personība ir tāda, kāda viņi ir. Un tad savukārt ir šis E-burtiņš, kas apzīmē bērna vidi, un šajā gadījumā arī to pieaugušo, pret kuru viņš regulējās. Līdz ar to visā šajā vienādojumā pieaugušais ir tas, kur mēs varam mainīt visvieglāk un visātrāk, un kas vienmēr būs visefektīvākā lieta, kā mainīt bērnu uzvedību. Un es iedošu tādu vienu piemēru, teiksim, ja jūs teikt iztēlotos tādu emociju līmeni, kurā jūs jūtaties labi un esat no rīta pirms kaut kāda pirmā konflikta, vai kurā dienas brīdī, kurā jūs jūtaties labi. Teiksim, tur skalā no 1 līdz 10, kur 1 ir vislabākais, vismierīgākais. Un, ja jūs tagad padomātu par to, kur šajā skalā jūs atrodaties īsu brīdi pirms sākās konflikts ar bērnu, pirms strīds ir sācies. Un bieži mēs novērosim, ka ir diezgan liela starpība starp šiem skaitļiem. Piemēram, es no rīta pieceļoties vai jūtoties labi, es esmu uz 1 vai 2, vai pirms konflikta uz bērnu es esmu kaut kur uz 7 un 8. Tā ir tāda standarta situācija. Un tas nozīmē, ka mēs jau ieejam šajā strīdā ar bērnu situācijā, kurā mēs nevis palīdzēsim viņam nomierināties caur sevi, bet mēs patiesībā uzturam viņa nervu sistēmu šajā te strīdus pozīcijā, tāpēc, ka mēs neesam iegājuši tajā paši pietiekami mierīgi. Un šī ir viena no lietām, kurai es veltu diezgan lielu uzmanību šajā sistēmā. Lūk, atsparoties no visa šī, tad es izveidoju šīs 30 dienas sistēmu bērnu uzvedības maiņai, balstīta, kā es minēju, viens pētījumos, tādos jaunākajās, ko mums saka zinātni par šo, to starp neirozinātni, kā mēs runājam par, mēs skatāmies to, kā bērns regulē savu uzvedību, un, protams, ņemot vērā savu reālo klīnisko pieredzi
ar jau vairākiem simtiem Latvijas ģimeņu. Tādā mērā, kā šīs visas zināšanas var pielāgot Latvijas realitātei. Līdz ar to ankurs, mēs iziesim cauri ātri, kā šī sistēma darbojās. Tad pirmā nedēļa, principā, ir tā nedēļa, kurā bērns vēl nepiedalās. Ja tā varētu teikt, tā ir nedēļa, kurā visa uzmanība ir tieši uz vecāka šo iekšējo stāvokli, iekšējo stabilitāti. Jo atkal jau tas arī, to starp citu ļoti labi var pamanīt strādājot ar riskantiem vai agresīviem pusauģiem. Mums jau bieži nav nekāda cita veida, kā ar viņiem miedarboties vai kā viņus nomierināt. Bet tas, ko mēs ļoti ātri iemācāmies, ir, ka riskantais vai agresīvais vai draudošais, draudīgais pusaudzis, viņš ļoti ātri nolasa pieaugušā emocionālo stāvokli. Un ja pieaugušais var būt mierīgs šajās riskantajās situācijās, strīdus situācijās, pusaudzis nekad neeskalēs. Bet ir pieaugušie, kuriem tas neizdodas, un tad eskalē arī bērns vai pusaudzis. Līdz ar to mēs šī pirmā nedēļa sistēmā ieviesu tam, lai runātu par šīm lietām, kā sevi pieregulēt, kā saprast, ko mans ķermenis saka bērnam, piemēram. Arī ļoti svarīga lieta, tāpēc, ka bērns nolasa situāciju un vecāka situāciju, un vecāka nolūks jau pirms kaut kāda vārda ir pateikti. Un mēs ar savu ķermeni varam tajā miedarboties. Tad mēs izmantojam dažādas metodas, līdzīgi kā šī termostata metode, ko es jums pirms brīža parādīju, lai palīdzētu pieregulēt un radīt to situāciju. Mēs to saucam par ankuru pozīciju, no kuras tad mēs varam runāt ar bērnu tā, lai bērns klausītos. Jo ideja ir tāda, ka bērns klausīsies un viņš paklausīs mūsu norādēm tad, ja mēs viņus teiksim no ankura pozīcijas, un ankura pozīcija ir kā reiz tāds šis stabilais vecāks. Un kas ir interesanti, lai arī pirmajā nedēļā principā mēs ar bērnu vēl nedarbojamies. Mums nav nekāda uzdevuma tieši ar bērnu. Bērni sāk to sajust, ka vecāks kaut ko dara ar sevi. Un šo metodi mums šobrīd vairāk nekā 200 ģimenes jau ir izgājušas, un līdz ar to mums ir kaut kādas pirmās atsauksmes un pirmie novērojumi. Un tas, ko saka vecāki pēc pirmās nedēļas, ka bērns ir sācis sajust atšķirību, pirms es esmu ar viņu vispār runājis par jauniem noteikumiem. Protams, to var diezgan viegli izskaidrot tajā, ka bērni labi jūt savus vecākus. Otrajā nedēļā tās nedēļas uzdevums ir izveidot noteikumus, šo struktūru un saikni, kuriem bērns tiešām sekot. Jo, protams, atkal jau šī ir viena no lietām, kur droši vien daudzi no jums zinās, nav grūti ieviest kaut kādas jaunas noteikumus. Grūti ir panākt to, ka viens, ka bērns tam seko, bet otrs, ka mēs paši viņus varam uzturēt. Tad šajā otrajā nedēļā šī metode paredz vairākas lietas, kā izveidot tieši šos noteikumus, kas būtu realistiski, bet otrs arī kā dot bērnam norādes. Un kā dot bērnam norādes tā, lai viņš tiešām tam sekot. Proti, mums ir tāda ideja par alfa un beta komandām. Tas izriet no tādiem bērnu uzvedības pētījumiem, un izrādās, ka vecāki dalās divās daļās. Tas ir, protams, neapzināti, bet ir vecāki, kuri dod norādes un kurus sauc par beta norādēm, un tās ir norādes, kuras bērns ignorē vai kurām bērni pretojas. Un tad ir veids, un tās sauc par alfa norādēm, kuras savukārt bērni daudz biežāk paklausa. Protams, nekas nav 100%, bet šīm alfa komandām ir daudz lielāka iespēja, ka bērns paklausīs. Viena no lietām, kas ir raksturošo alfa komandu, ir tas, ka tajā tā ir ļoti īsa, un tajā nav nekādas divdomības, un tajā nav lūguma. Piemēram, teikt, vai tu lūdzu nevarētu salikt trauku mašīnā? Tā būtu beta komanda. Restīvi, ja bērns ir paklausīgs, viņš to izdarīs, bet ir liela iespēja, ka viņš tam var nepaklausīt. Savukārt alfa komanda skanētu
es gribu, lai tu tagad saliec traukus trauku mašīnā. Nu, un izrādās, ka ieviešot šādas mazas, un kā jūs redzat, tās ir vieglas lietas, šo var izdarīt. Jebkurš, mēs par noteiktu procentu skaitu palielinām iespēju, ka bērns mūs sāks klausīt un viņš sāks darīt to, ko mēs no viņa prasām. Un tad, protams, tur ir virkni vēl citu metožu šajā sadaļā. Tad mēs esam pie trešās nedēļas, un trešā nedēļa parasti ir krīzes nedēļa. Proti, trešajā nedēļā parasti ir gaidām tādi lielākie strīdi un arī bērnu pretošanās. Nu, tad šī nedēļa tam ir domāta. Proti, kā novērst recidīvus, ka šie sliktie vakari pienāk. Viens no labākajiem veidiem, kā sagatavoties tam, respektīvi, kā tos novērst, ir jau laicīgi sagatavoties, respektīvi izplānot. Un pie tam tā ideja ir, ka to var darīt kopā ar bērnu. Proti, izplānot, kas notiks tad, kad bērns vairs negribēs klausīt vai darīt tās lietas, par kurām mēs esam vienojušies. Mēs ar viņu jau pirms tam vienojamies, kāds būs šis sots, vai kāds būs šīs konsekvences, ja negribēs lietot šo soda vārdu. Starp citu, tur arī ir atšķirība, vai tās ir sekas vai sots. Tad, principā, vecāks jau ir psihiski un mentāli gatavs šim brīdim, kurā notiks pirmais lūziens, un arī bērns ir tam gatavs. Tad mēs, protams, aicinām šajā nedēļā paskatīties uz tādu lielāku bildi, paņemt soli atpakaļ. Jo šī ir tā nedēļa, kurā liksies, ka metode nestrādā īsti. Un tas, ko saka vecāki pēc šīs nedēļas, ir, ka viņi, tad, kad viņi jūtās, tagad šo iziet, viņi jūtās vienkārši gatavāk. Tur vairs nav tā bezspēcības sajūta, ka atkal šī ir viena no metodēm, kas nestrādā, bet tā ir tā sajūta, ok, es teicu, saprotu, kāpēc šis notiek, šo mēs jau gaidījām un zinu, ko darīt tālāk. Tad, kad mēs nonākam pie 25. 30. dienas, ja 4. nedēļas, tad principā šī nedēļa visa ir veltīta tam, lai nostiprinātu šo bērnu uzvedību vēlamo, bet kas patiesībā ir pats svarīgākais, lai ieviestu šīs idejas un stratēģijas un metodas ģimenes kultūrā. Jo ģimenes kultūra, starp citu, tieši tāpat kā skola, mobbings ir tāda milzīga problēma. Izrādās, mobbings ir visciešāk saistīts ar skolas kultūru. Un tieši tāpat arī bērnu uzvedība. Viņa ir, tās lietas, ko mēs darām, tās ir ļoti saistītas ar ģimenes kultūru. Ja mums izdodas ieviest šīs stratēģijas kā daļa no ģimenes ikdienas, tad rezultāti būs vislabākie. Un šajā nedēļā tad, principā, tas uzsvars ir uz to, lai mēs ieviestu tās lietas savā ikdienā. Pie tam tā ideja ir lielā mērā ieviest nevis kārtējos padomus, ko darīt, kad, bet ieviest to kā pieeju, kā sistēmu. Proti, ka mēs noteiktā veidā domājam par bērnu uzvedību. Protams, ka ir jābūt realistiskiem. Skaidrs, ka ne 4 nedēļās mēs nevaram atrisināt visas dzīves problēmas. Mēs nevaram uzlabot bērnu uzvedību no briesmīgas uz ārkārtīgi paklausīgu. Bet tas, ko mēs varam izdarīt, ir izmainīt vienu vai pāris vistraucējošākās vai visriskantākās uzvedības. Un tāpēc, ja jūs gadījumā saņēmāt man e-pastu vienu vakaru šķiet aizsūtīju, es lūdzu tieši padomāt par vienu lietu, kuru gribētos bērnu uzvedībā mainīt. Tas ir svarīgi, tāpēc, ka šādas metodas, šādas pieejas, viņas neļaus pārmainīt visu dzīvi, bet tās ļaus izmainīt, vienu lietu. Tas varbūt sākumā nešķiet ārkārtīgi daudz, bet ja tā padomātu, tad, sevišķi arī runājot ar vecākiem, parasti tā ir 1 vai 2 uzvedības, kuras pārsvarā raisa problēmas. Piemēram, bērna ekrāna laiks, tas, ka viņš neiet no ekrāna, vai tas, ka bērns nepilda mājas darbus. Parasti tas ir ļoti konkrēti viena uzvedība, kura raisa aptuveni 80% problēmu. Tad tieši tādām ir domāta šī metode. Mēs pārgājām tā ļoti plašās līnijās cauri šai idejai par šo metodi. Es ceru, ka man izdevās sniegt kaut kādu ieskatu. Es esmu izveidojis šobrīd arī nākamo
negribētu teikt līmeni, bet to pirmo veidu, kā šo metodu var palīdzēt vecākiem ieviest, esmu izveidojis tad 30 dienu video kursu, respektīvi, kas ir domāts tam, lai šīm 4 nedēļām, ko mēs runājām, lai varētu iziet cauri. Un katrai no šīm nedēļām arī sistemātiski ieviest tās lietas, par kurām runājām. Tās metodes, stratēģijas, visas pārējās lietas. Es esmu izveidojis mums arī tādu WhatsApp kopienu, un pēc 2 nedēļām sāks aktīvi darboties. Man šķiet, ka tā ir svarīga lieta, jo, protams, ka šajā metodē cilvēkiem sakojot, rodās kaut kādi jautājumi. Es arī esmu apkopojis pirmo ģimeņu jautājumus, un šajā WhatsApp kopienā var dabūt atbildes un arī padalīties. Uzreiz ir rodās kaut kādas problēmas tieši ieviešanā. Nu, un šis kurs tad ir attiecīgi pieejams cilvēkiem lietošanai, cik ilgi vai kad viņi vēlās un tā citādi. Šis, protams, ir bezmaksas webinārs. Ja jūs izvēlēsieties pievienoties šim kursam, tam būs, to es varu piedāvāt par nelielām izmaksām, un es mēģināju tās turēt tā, lai tās ir mazāk nekā puse no vienas konsultācijas cenas pie speciālista. Man šķiet, tā ir tāda saprātīga izvēle. Proti, mūsdienās vidēji viena speciālista konsultācija maksā kaut kāds 60 eiro, ja jūs vēršaties privāti. Tad es šo kursu labprāt jums piedāvāt par mazāk nekā pusi no tās, par 29 eiro, ar to domu, ka šis var aiztaupīt daudzas citas vizītes pie speciālistiem, jo, protams, ka absolūtais vairums to lietu, par kurām mēs kursā runāsim un runājam, tās ir tās, kuras mēs runātu speciālistu konsultācijā. Un, ja jūs izvēlaties pievienoties šim kursam un tagad, tad es labprāt jūs saņemsiet arī tādu kuģi grāmatu, kas ir 30 dienu darba burtnīca, respektīvi tā ir izdrukājama tāda grāmatiņa, kura katrai dienai ir lietas, kuras var darīt vecāks, lai šo metodi iedzīvinātu. Tās ir īsas lietas, atkal jau viss ir ļoti praktisks, viss ir ļoti vienkārši un tuvu pie zemes. Un arī šajā kuģa grāmatā tās ir mazas lietiņas, kuras katru dienu jūs varat iedzīvināt, ievērojami palielināt iespējas, ka šī metode darbosies. Un jūs tuvāko 48 stundu laikā izvēlaties pievienoties šim kursam, tad šo kuģa grāmatu arī es priecātos, jūs varētu izmantot un to saņemt pilnīgi bez maksas. Ja jums šis interesē, tad šim var sekot un to iegūt manā personīgajā lapā konstantinovs.com. Viegli atcerēties šķiet. Un jūs iesiet šajā lapā, tur ir vienkārši sadaļa kursa lekcijas, un šis ir pašā augšā, jūs vienkārši uzspiežat uzzināt vairāk, un tas aizvedīs jūs uz šī kursa lapu. www.konstantinovs.com. Tur arī var atrast vairāk informācijas, ja nepieciešams, par konsultācijām un par citiem kursiem.